Esiet sveicināti! Katru gadu mūsu kaimiņu valsts Krievija rīko vērienīgu tranzīta nozares izstādi Transraša. Šī izstāde vienkopus pulcē visus loģistikas, tranzīta un transporta nozares tirgus dalībniekus, kas tiešā vai netiešā veidā strādā Krievijas tirgū. Mēs devāmies noskaidrot, kas jauns noticis šogad šajā izstādē un kādēļ katru gadu tik daudz uzņēmumu no Latvijas piedalās tajā. Reģiona politisko notikumu dēļ šis gads Transraša izstādē bija īpašs. Konflikts Ukrainā ir izmainījis nevien tranzīta biznesa tirgu, bet arī liek satraukties par nākotnes perspektīvām nevienu tirgus dalībnieku. Vairāki kravu nosūtītāji meklē kaut kādus jaunus, stabilākus un drošākus reģionus, caur ko nosūtīt savus kravus, tad es domāju, būtu tikai muļķīgi neizmantot šādu iespēju un piedāvāt savus pakalpojumus. Ja? To mēs arī esam darījuši. Un tād skatīsimies, ko vēl lems Baltkrievijas dzelzceļš, uz kuru pusi novirzīt, teiksim, šīs te kravas. Ņemot vērā Latvijas tranzīta biznesa lielo atkarību no Krievijas tirgus, nozīmīgu soli šajā situācijā spēra Latvijas satiksmes ministrija. Latvija bija vienīgā Eiropas Savienības valsts, kas izstādes atklāšanā un konferences panelī piedalījās amatpersonu līmenī. Ministrija norāda, ka tās uzdevums ir pozicionēt Latviju kā labus un uzticamus sadarbības partnerus. Tur ir pārstāvēti gan sākot no ķīniešiem, beidzot ar vāciešiem un viss, kas ir pa vidu. Latvija vienmēr tur ir pārstāvēta ļoti augstā un labā līmenī ar labu krāšu stendu un tā tālāk. Tad faktiski sevis atgādināšanai tas ir ļoti, ļoti labs un vajadzīgs pasākums. Tev tur ir jābūt vienkārši. Un ir iespēja vienkārši 2-3 dienu laikā norganizēt tik daudz tikšanās, kā citreiz tas ir iespējams varbūt pusgadu laikā. Izstāde Transraša ir iespēja sakārtot biznesu un attiecības ne tikai valstiskā līmenī. Tā ir iespēja satikt vienkopus visus sadarbības partnerus un atrast jaunus. Mums ir diezgan svarīgi atrasties šajā izstādē. Pirmām kārtām dēļ šīs plašās pārstāvniecības, otrām kārtām šeit nav tikai stāsts par tranzītu, šeit ir stāsts arī par vagonu ražošanu, par lokomotīvu ražošanu. Protams, šī izstāde kalpo arī kā iespēja nostiprināt esošos sakars un veikt kaut kādas iestrādes nākotnē. Šādas sarunas mums arī notikušas ir vairākas. Otrām kārtām nemazāk svarīgi mums bija saprast, kāda ir attieksme pret mums. Teiksim tā ir visnotaļ pozitīva. Un nekādas tādas negatīvas satricinājumus es dotajā brīdī nevarētu tā nojaust. To, kādus darba augļus nesīs dalība izstādē Transraša, Latvija un uzņēmēji iespējams sajutīs jau šogad, kad gada beigās tiks slēgti jauni kontrakti. Latvijas tranzīta koridorā lauvas tiesas kravu nāk no Krievijas. Par to, ka jāmeklē arī citas alternatīvas, tiek runāts jau gadiem. Sevišķi liela interese Latvijas valstī un uzņēmējiem ir iekosties lielajā Ķīnas pīrāgā. Runa ir par tā saucamo jauno zīda ceļu, kur kravas no Ķīnas pa sauszemi tiek transportētas uz Latvijā izvietotajiem loģistikas centriem un tālāk caur ostām vai sauszemi nonāk vakar Eiropā. Kā galvenais transports, kā šīs kravas no Ķīnas dabūt līdz Latvijai, tiek minēts dzelzceļš. Tomēr interesi par Ķīnas un Vidusāzijas kravām izrāda arī autopārvadātāji. Īpaši tur cerēt, ka tas attīstīsies ātri, ar ķīniešiem neko nevar skaidri zināt. Jā, tas, protams, ir jāpieņem lēmumu augstākā līmenī. Mēs arī šajā procesā piedalāmies ne tikai mēs, kopā ar savu starptautisko organizāciju IRO Ženēvā, un ir pieredze mums jau sākot ar 2005. gadu, un ir arī dažādi projekti veikt pārvadājumu autotransportu pa šo jauno zīda ceļu, ka atzars varētu būt arī caur Latviju tālāk uz Eiropu. Sarunas notiek un aktīvi arī Ķīnas rietumdaļa, tad Surumči tāds reģions, un tiek uz robežas starp Kazahstānu un Ķīnu tiek būvēta Hargasā liels loģistikas centrs, kurā tiks konsolidētas kravas. Protams, mums ir atkarīgs, ka ķīnieši piekrīt un sāk šādu ceļu attīstīt. Tomēr, lai šādi pārvadājumi būtu izdevīgi, mašīnai būtu jābūt piekrautai jau dodoties uz Ķīnu vai Vidusāziju. Pats galvenais, lai būtu kravas abās pusēs, abos virzienos. Un te rodas problēma, ka šobrīd kravas no Ķīnas uz Eiropu trūkst, bet pie tā tiek strādāts. Potenciāls ir ļoti labs un nav šaubu, ka nākotnē preces, kurām vajag piegādāt ātri, tiks piegādāts ar sauszemes transportu.
tās ir tādas preces, kurām ātri zūd vērtība. Teiksim, modes preces, kurām ir būtiski, lai viņas maksimāli ātri tiek piegādātas. Un Latvijas kravas pārvadātājiem ir ļoti labas iespējas tirgu, pirmkārt tāpēc, ka ir pieredze gan ar austrumu, gan ar rietumu tirgu un būt tā kā tādam tiltam. Būs interesanti, vai šādi plāni ir dzīvotspējīgi, jo skaidrs, ka vest kravu ar mašīnu 5000 km ir dārgi salīdzinot ar dzelzceļu un kur nu vēl tradicionālo jūras ceļu, kas ir krietni lētāks. Šeit ļoti liela nozīme būs ātrumam, ar kādu prece nonāks galamērķī. Izaicinājums šeit ir liels.